Šis video sižets ir veltīts identitātei virtuālajā komunikācijā. Tā ir ļoti nopietna problēma, tā ir jauna problēma, ar kuru cilvēce saskaras pirmo reizi. Mēs jau iepriekš runājām, ka komunikācija tekstuālajā kompjūtera vidē notiek bez redzes un dzirdes kontaktiem. Spēles dalībnieki sazinās tikai ar teksta starpniecību uz datora ekrāniem. Tāpēc aktuāls ir jautājums, kā teikt, viņu vēlmes saskan offline, online ar realitātē. Un citiem vārdiem sakot, kā spēles dalībnieki sevi identificē attiecīgajā vidē. Šajā ziņā pirmie pētījumi liecina par ļoti dīvainu stāvokli, jo kopējais secinājums pirmajos pētījumos ir tāds, ka pastāv liela atšķirība starp datora cilvēku un reālo cilvēku. Turklāt atšķirības sagādā vilšanos, jo datora cilvēks bija radījis par sevi tādu relatīvi ideālu priekšstatu. Pirmo priekšstatu par cilvēku faktiski nosaka viņa ārējais izskats, kā mēs zinām, nosaka valoda, gramatika, lingvistiskās īpatnības, akcents, balss tonis. Kibertelpā šīs pazīmes nav uztveramas vai ir ļoti vāji uztveramas, ja saziņa notiek ar tekstuālā veidā. Un tāpēc arī rodas, varētu teikt, tādi idealizēti priekšstati par cilvēkiem. Bet pats galvenais ir tas, ka cilvēks var mainīt savu identitāti kibervidē. Ikdienas dzīvē mēs nevaram mainīt savu ārējo izskatu, mēs varam to koriģēt, protams, ar kosmētikas, ar frizieru palīdzību. Tiesa, Maikls Džeksons mainīja savu piederību rasei, koriģējot savu rases piederību, rases identitāti ar plastiskās operācijas palīdzību. Bet tas ir, protams, tāds unikāls gadījums, tam nav ikdienišķs raksturs. Interneta vidē, virtuālajā vidē, identitātes maiņa jau kļūst par ikdienišķu parādību, ir jau kļūsi par ikdienišķu parādību. Un šajā ziņā zinātnieki izdara tādus satraucošākos secinājumus. Jo virtuālajā vidē katrs spēlētājs vai veidot savu fizisko tēlu pēc savas patikas. Spēles laikā, kā teikt, viņš sniedz par sevi tādu informāciju, kāda viņam liekas interesanta, kāda viņam liekas, perspektīva. Kibertelpā fiziskie parametri kļūst par faktiski totālu virtualitāti. Kad nav svarīgs ne dzimums, ne vecums, kas viss ir ļoti svarīgs reālajā dzīvē. Kibertelpā tādējādi sekmē, cilvēkos vispārēju vienaldzību un arī nenopietnu attieksmi pret šiem fundamentālajiem jautājumiem. Īpaši svarīgi tas ir attiecībā pret dzimuma jautājumiem, jo kibertelpā mēs varam sevi mainīt savu dzimuma identitāti. Es sevi varu pasniegt kā sievieti, un kāda sieviete var sevi pasniegt kā vīrieti. Zinātnieki ir secinājuši, ka šī iespēja pāriet no vienas dzimuma identitātes uz otru dzimuma identitāti tādā ikdienišķā veidā rada milzīgas problēmas. Rada vienaldzīgu attieksmi pret dzimuma jautājumu vispār. Rada, tādu transformējošu ietekmi pret seksuālo orientāciju šodien, pret vienzimuma laulībām, homoseksuālismu. Jāsaka, ka virtuālā realitāte, šīs spēles, virtuālajā realitāte, iespēja mainīt identitāti, ir viens no tādiem būtiskākajiem faktoriem šodienas plaši pazīstamajā visatļautībā un, kā vēl varētu teikt, tā politkorektajā attieksmē pret dzimuma jautājumiem, pret homoseksuālismu, seksuālo orientāciju.
Virtuālajā vidē mēs varam izdomāt arī sev dažādus pseidonīmus, jo ļoti reti tiek fiksēts īstais vārds virtuālajās spēlēs. Pseidonīms kļūst par virtuālā tēla kodolu. Un tam arī ir ļoti, ļoti liela nozīme, jo tas atsaucas uz leksisko, valodisko cilvēka pasaulē. Rietumu kultūrā ļoti liela loma vienmēr ir bijusi arī rases piederībai, šķiriskajai piederībai. Ne tikai dzimumu piederībai, protams, bet arī sociālai identitātei, kā mēs vēl varētu teikt, etniskajai identitātei. Šīs spēles virtuālajā vidē arī šajā jomā izmaina attieksmi, rada ļoti dziļas pārdomas zinātniekiem par to, kas notiek no sociālās transformācijas viedokļa, jo sociālā stratifikācija arī cieš no tās iespējas virtuālajā vidē mainīt šos parametrus. Un tas atsaucās tādā veidā, ka cilvēki kļūst apātiskāki pret šķirisko piederību, pret sociālo statusu. Viņiem šīs lietas vairs neinteresē, un tas atsaucās uz sociālo aktivitāti, uz pilsonisko aktivitāti mūsdienu sabiedrībā. Vārdu sakot, kopumā ir jāsaka, ka virtuālās vides un identitātes sakarības šodien ir tikai, varētu teikt, tā sākumā attīstībā. Un iespējams, ka viss mums vēl ir tikai priekšā, un iespējams, ka mums nāksies tikties ar daudzām vēl jaunām šodien nepazīstamām problēmām, jo virtuālās vides izmaiņas tā ir tāda ļoti spēcīga pasaule, tāpatās kā mākslas pasaule, ideoloģijas pasaule, reliģijas pasaule, kas arī, protams, balstās uz virtuālo tehnoloģiju, uz virtuāliem, kā teikt, parametriem, uz virtuālo fenomenu klātbūtni, uz virtualitātes tādu organisku, psiholoģisku dziļu iedarbību. Mēs ļoti labi zinām, ka viss tas, kas bija pirms datora, pirms šīs virtuālās realitātes elektroniskajā vidē, tas atstāja uz cilvēkiem ļoti lielas pārmaiņas. Un šajā ziņā mums nav ko priecāties, un mēs varam būt ļoti droši, ka šīs pārmaiņas ļoti dziļi izmainīs mūsu priekšstatus, mūsu dzīvi. Mēs zinām, ka arī kompjūtera māksla, kas attīstās tagad ļoti strauji, izmaina mūsu priekšstatus par mākslu vispār. Tā ir atsevišķa, protams, saruna par datoru mākslu, par mākslu virtuālajā vidē. Šai sarunai mēs veltīsim nākamo video lekciju. Paldies!